profilakse noteikti ir atslēga cīņā pret vēzi, un es esmu aicinājis tālāk divus speciālistus, kas mums ļaus salikt pa plauktiņiem, kā mums šobrīd Latvijā klājas un kā pacientiem atvērt tās durvis uz veselīgāku dzīvi tieši attiecībā uz vēzi. Dr. Sigita Hasnere un Dr. Aiga Ēriņa, labdien! Pasaules vēža dienā, kas tieši februārī ir, mēs runājam par šo profilaksi. Kā jūs redzat, vai cilvēki Latvijā, jūsu pacienti kopumā, sabiedrība labāk sāk apzināties to, cik vēzis nav tikai kāds likteņa pirksts, zaudētā loze gēnu loterijā, ka ļoti daudz, kas ir atkarīgs arī no mūsu pašu katra ikdienas izvēlē? Jā, tik tiešām mēs to arī savā ikdienā redzam. Neskatoties to, ka mēs strādājam ikdienā ar onkoloģiskiem pacientiem, šie pacienti bieži vien tiek izārstēti, un tad parādās šis jautājums, ko man darīt, lai man šis audzējs neatgrieztos, ko man darīt, lai man nebūtu otrs audzējs. Un mēs diezgan daudz savā darbā runājam par profilaksi. Un, protams, šeit ir tādi zināmi standarti: nesmēķēt, nelietot alkoholu, nesauļoties atklātos saules staros, neēst nepārstrādātu pārtiku. Ja? Tas ir viens tā profilaks, un otrs ir saulēcīga atklāšana, jo, diemžēl, ir zināms to, ka vēzi nevar 100% novērst ar profilaksi. Tādēļ ir ļoti svarīgi atklāt to laicīgi, un te mēs jau runājam par skrīningu. Mums ir Latvijā 4 apmaksāti skrīningi, ja, par krūts, dzemes kakla vēzim, prostatas vēzim un arī zarnu vēzim. Jāsaka tā, ka mūsdienās ir vēl tāda iespēja, kā novērst vēzi ar vakcinācijas palīdzību. Un to ir varbūt svarīgi atcerēties, ka ir vakcinācija tātad pret dzemes kakla vēzi. Un tas nav tikai pret ginekoloģiskiem audzējiem, bet arī pret cita veida audzējiem, kā rīklas audzēji, kā anālā kanāla vēzis. Tā ir iespēja, kas ir pierādījusi, ka tie pacienti, kas vakcinējās, un ja viņiem ir šis cilvēku papilomas vīrusa, šī variants, tātad ir iespēja nesaslimt, tātad izvairīties no vispār šāda vēža visā dzīves laikā. Un otrs ir vakcīna, kas ir pieejama, tas ir pret vīrusu hepatītu B, jo mums jāatcerās, ka saslimtība ar aknu vēzi mūsdienās ārkārtīgi strauji aug, un tieši ar vakcinācijas palīdzību ir daļa šo audzēju ir iespējams neizraisīt. Un, protams, jāsako līdzi arī mums aknu vienkārši jāmāk audzēt. Tātad tas atkal attiecās uz alkoholismu ierobežošanu un citām arī medikamenti bojā mūsu aknas. Tā kā ir svarīgas lietas, ko ir vērts atcerēties, bet tas ir tas, ko mēs varam izdarīt savā labā. Onkoloģijā laiks ir ļoti svarīga un izšķiroša lieta, un ja pacientam ir aizdomas, bažas par kādu ļaunprātīgu onkoloģiju, viņš noteikti negrib apmaldīties sistēmā, grib saņemt palīdzību, cik vien iespējams arī ātri, jo tas satraukums ir absolūti saprotams. Kā Stradiņa slimnīca tieši to ātrumu nodrošina? Jā, mums ir gan zaļā, gan dzeltenā koridora programmas. Zaļais koridors, tā ir tā programma, kur pacients tiek nosūtīts no ģimenes ārsta ar aizdomām par audzēju. Savukārt dzeltenais koridors, tas ir domāts tiem pacientiem, kas jau kādreiz ir ar šo slimību slimojuši, un viņiem ir pazīmes, ka šī slimība atkārtojas. Un ko dod šie koridori? Tie ir valstī definēts, kad 10 dienu laikā šī koridora ietvaros ir jātiek pie speciālista un tālāk uz izmeklējumiem. Praktiski vajadzīgs tikai šī ģimenes ārsta nosūtījums, un šis pacients tiek tātad pie konkrētā speciālista. Mums Stradīņas slimnīcā arī speciāli arī klientu apkalpošanas daļa strādā pie šī pakalpojuma, ir atsevišķi telefons šim gan dzelteniem, gan zaļiem koridorim. Līdz ar to tātad, ja jūs zvanat uz Stradīņas slimnīcu, tad šie zvani nesajūg kopā ar entajiem tūkstošiem citu zvanu. Tātad tas nozīmē, ka jūs nodrošinās šo pierakstu ļoti laicīgi. Stradīņas slimnīca noteikti nav vienkārši slimnīca. Tā ir universitātes slimnīca, un tas nozīmē modernākās metodes. Ko tas nozīmē pacientam? Kādas šīs diagnostikas iespējas, tehnoloģijas pie jums ir pieejamas?
Stradiņas slimnīcā mums pieejams jaunākās un modernākās radioloģiskās iekārtas, kā magnētiskā rezonanses, datortomogrāfijas, cintigrāfija, tādas unikālas izmeklēšanas metodas. Tā skaitā mēs varam veikt arī audzēm dažādus ģenētiskos testus, molekulāros testus, sarežģītus laboratoriskos testus. Kā universitātes slimnīcē mums ir iespēja veikt tādus testus, kur citur nav iespējams veikt. Jā, papildinot Sigitas teikto, arī ārstēšanā mums ir dažādi šīs varētu teikt, jau mākslīgā intelekta iespējas izmantot, kā piemēram staru terapijā, tā saucamais autokonturings, kad šos staru plānus nevis veids pats ārsts, apzīmējot šīs bildē, šīs zonas, kas ir jāstaro, bet to dara speciāla sistēma. Līdz ar to tas, ko mums tas dod, tas pātrina laiku šī plāna sastādīšanā, un mēs ātrāk varam uzsākt pacientam šo vēža ārstēšanu, un tas dod arī precizitāti. Ja? Tātad daktera roka var kaut kur nodarbēt ar peli zīmējot datorā, jā, bet tātad šis autokonturings, viņš nodrošina šo precizitāti. Mums ir arī iespēja arī veikt šīs stereotakses, ir ļoti tēmēti precīzās ārstēšanas metodas staru terapijā, kā arī ķīmijterapijā. Mums ir gan augstu devu ķīmijterapija, ko mēs nodrošinām, gan arī terapija mūsu pacientiem atbilstoši Eiropas vadlīnijām. Onkoloģiskās saslimšanas pasaulē, tā skaitā Latvijā, diemžēl, ir ar ne to mums patīkamāko tendenci, bet labā ziņa, ka arī onkoloģijas nozare straujiem soļiem seko vai iet pa priekšu tam, kā notiek šīs saslimšanas. Un, ko jūs par Stradiņiem varat pateikt? Kāda šeit ir tā attīstība pēdējos gados un arī droši vien skats tuvākajā nākotnē? Tajā, cik moderni metožu ziņā jūs tiekat līdzi? Gan neviena universitātes slimnīca, un īpaši onkoloģija mūsdienās nav iespējama bez zinātnes sadaļas universitātes slimnīcas ietvaros, un jāsaka tā, ka tā ir arī pasaules prakse, lai mēs tiktu līdz jaunām metodēm ārstēšanas, līdz arī jauniem šīm zālēm ir vajadzīgi tātad šie klīniskie pētījumi, un tikai pateicoties šiem klīniskajiem pētījumiem mēs arī nonākam pie šīm jaunajām arī inovatīvajām zālēm. Mums ir gan šī atsevišķā zinātnes sadaļa, gan arī ir Stradiņu Universitātes onkoloģijas institūts, kas nodarbojās gan ar šīm ģenētikas pētījumiem un ar mikrobioma pētījumiem tieši vēža pacientiem. Pēdējos gados tik tiešām ir noticis nozīmīgs izrāviens onkoloģijā. Ja mēs salīdzinām pēdējos 5-10 gadus, tad pacientus, kur mēs ārstējam, viņi paliek aizvien vairāk, un tas ir saistīts ar to, ka 10 gadus atpakaļ mēs viņiem neko nevarējām piedāvāt. Tad tagad mums ir tik modernas ārstēšanas metodas kā mērķterapija, imūnterapija, hormonterapija. Mēs varam sākt ar tām metodēm, samazināt audzēju, un tad pacients aiziet uz operāciju, līdz ar to viņš kļūst operējams, vai pēc tam izmantojam staru terapiju. Līdz ar to tās cerības lielāks, pacients dzīvo ilgāk, un mēs varam piedāvāt ļoti modernas metodas. Ļoti svarīgi šie piebildi tieši, ko tas tiešā veidā nozīmē pacientam. Un, cik es saprotu, tad viena no jūsu tām komandas superspējām ir tā, ka tie visi speciālisti priekš pacienta ir šeit vienu vietu. Un tas, es domāju, ir tāds diezgan būtisks apstākļus, liels trumpis. Kā universitātes slimnīcā mums šie multidisciplinārie konsīliji, kas iestver dažādus speciālistus, ķirurgus, radiologus, patologus, staru terapeits, onkologs, hematologs. Un katrs pacients tiek apspriests šī multidisciplinārā konsīlijā un tiek izlemta labākā taktika atkarībā, ko katrs ārsts var piedāvāt. Bet ar to vien neaprobežojas. Pacients tiek atkārtot izskatīts tādos mazākos konsīlijos starp onkologiem, radiologiem, hematologiem. Katru nedēļu mums šīs sanāksmes, kuru mēs apspriežam šos sarežģītākos gadījumus, līdz ar to pacientam ir iespēja saņemt vislabāko iespējamo terapiju. Jā, vēl papildinot, ka mums ir tā tradīcija būtībā arī pietiekoši sena, kad
tas saucamais ārstiešu ārsta princips, kad pacients būtībā ārstējās pie viena un tā paša ārsta, un reizēm pacientam ir grūti mainīt šos te ārstus un katru vizītes laiku sastapt citu dakteru. Turklāt arī pašiem dakteriem ir grūti, ka tev katru reizi ir jāiedziļinās atkal citā pacientā un jāsaprot iepriekšējā daktera doma, ko viņš ir gribējis. Droši vien, ka tajā darba rutīnā mēs nevaram pacientam izstāstīt to visu garo ceļu, pirms esam nonākuši pie tieši viņa lēmumu pieņemšanas, kāda būtu tā labākā viņa taktika, jo bieži vien mums jābalansē starp iespējām, ko mums nodrošina valsts, starp vajadzībām, kas ir pacientam vajadzīgs, un starp vadlīnijām, kas ir rakstīts aktuālākais ārstēšanā tagad. Nu jā, šeit tiešām ir tas, ka cik tad svarīgi pacientam ir saprast, kas ar viņu notiek, ka nenotiek vienkārši kaut kādas viņam nesaprotamas manipulācijas ar viņu. Un, kā jūs teiktu, kas ir tas, ko Stradiņas slimnīca piedāvā šajā ziņā, ar ko cilvēks, ja viņš šeit nonāk, var rēķināties tajā procesu saprašanas, arī jušanās ziņā, kas arī ir svarīgi, cik viņš ir optimistisks, pesimistisks, iesaistās? Jā, tātad katram pacientam ir savs onkologs, kas viņu pavada visu šo ārstēšanās ceļu. Un Stradiņas slimnīcas tas bonus ir tas, ka mūsu palātas ir nelielas, līdz ar to pacienti neatrodas ļoti lielā telpā visi kopā, viņi atrodas mazākās telpās, un mūsu personāls ir patstāvīgs, nemainīgs, viņi jau ierodas uz ķīmijterapiju, atkārtot, pazīstot visus, līdz ar to tas rada tādu drošumu sajūtu cilvēkam. Cilvēki bieži baidās no onkoloģijas dažādu praktisku, īpaši arī finansiālu apsvērumu dēļ, kas viņiem darbā būs tādēļ un citur, bet runājot tieši par Stradiņu slimnīcu, kāda ir tā reālā situācija, vai cilvēkiem tā vienkārši ir jāmaksā ārstējoties kā onkoloģijas pacientiem šeit? Pamatprincips ir maksimāli palīdzēt pacientam, un viennozīmīgi tas arī ir diskrētums. Mēs ievērojam arī pacienta vēlmes, īpaši runājot par viņu slimību. Ja pacients nevēlās, lai par šo slimību uzzinātu viņu tuvinieki, mēs to arī ņemam vērā. Bet viennozīmīgi mēs mēģinām maksimāli izstāstīt pacientam visu par un ap šo slimību, par to, kādas būs sekas, ja pacients ārstēsies, par to, kādas būs sekas, ja pacients neārstēsies, arī par ārstēšanas blaknēm. Jāņem vērā, ka ārstēšana ir nopietna un blakņu spektrs ir arī pietiekoši liels, un līdz ar to pacients tiek maksimāli informēts par visu, kas viņu sagaida. Nevelti mums arī ir dotā brīdī liela nevis liela, bet ir pietiekoši atbalsta komanda, tas ir mūsu koordinātori, kas mums palīdz menedžēt šos te pierakstus un savienot, kā mēs sakam, savienot ārstu ar pacientu, jo nevienmēr ārsti patiešām ir aizņemti, bet atbildēt uz pacienta kādu radušos jautājumu. Par finansiālo pusi, kādu informāciju pacients tur saņem no slimnīcas personāla? Vispretējuša terapija Latvijā ir kompensēta. Protams, arī pacienti bieži uzdod šo jautājumu, dakteri, ko es varētu darīt, varbūt varētu nopirkt labākas zāles, vai braukt uz ārzemēm, jo pacienti mūsdienās ir pietiekoši gudri, zinoši par savu slimību, jo, protams, ir dažādi šīs te iespējas internetā atrast dažādās valodās, tātad par savu saslimšanu un arī par to, kāda ārstēšana viņam pienākās. Un parasti šī saruna ir ar pacientu, kad mēs izdiskutējam, tātad pēc kādām vadlīnijām mēs ārstējam, kāds lēmums mēs pieņemam, un mēs arī izstāstam, kāds ir Latvijā iespējas, un ir, protams, jaunākās vadlīnijas, kad varbūt ir vēl kāds inovatīvs medikaments ir ienācies, kas varbūt ir par 1% varbūt efektīgāks. Jā, mēs pacientam sakam, jā, tā tas ir, bet, ja mums valsts nekompensē, protams, tad ir tas pacienta lēmums, vai viņš piekrīt šai te standarta terapijai, vai arī viņš tālāk meklē šo te caur Ziedot LV ceļu, vai arī citas finansiālos apsvērumus. Protams, ir situācijas ar pacientiem, kas jau ir daudz ārstēti, kad slimība progresē. Un mēs saprotam, ka mums vairs nav, ko šim pacientam piedāvātas medikamentu klāsts ir iztērēts, vai arī viņš vairs nestrādā. Un ir kaut kāda nākošais medikaments, kas varbūt iedos šo, varbūt 2 mēnešus, varbūt
pusgadu. Mēs to nezinām. Jā, bet arī par šo mēs diskutējam ar pacientu. Un, protams, mēs vienmēr arī sakām, ka jā, tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam lūgt valstī, mēs rakstam šos individuālos koncīlijas, lūgt šo medikamentu piešķirt. Bieži vien tam seko atteikums no valsts. Tad ir nākošais ceļš Ziedot LV, varbūt tā ir darba vieta, kas var saziedot. Tie smagie jautājumi. Jums, kas piebilstams, kas pacientiem būtu jāņem vērā tieši par finansiālo pusi? Stradīņas slimnīcā visi izmeklējumi un terapija ir valsts kompensēti. Ir nepieciešams tikai veikt šīs pacienta iemaksas, kas bieži vien ir pāris eiro. Operācijas valsts kompensētas, viņi arī zāles, kas ir iekļautas kompensējamo zāļu sarakstā, saņems pa brīvu. Viņi tikai maksās par šo procedūru un pāris eiro par apmeklējumu pie ārsta. Tieši tik vienkārši. Pavisam noteikti svarīgs ir viens jautājums. 2 gadījumi. Cilvēks grib būt apzinīgs un profilaktiski rīkoties, otrs, ka viņam jau diemžēl ir kādas aizdomas. Pirmais solis, kas cilvēkam ir galvā vai praksē jāizdara, kā jūs savam paziņam draugam pateiktu? Ja ir aizdomas, pirmais solis rītdienā jābūt pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsts iedarbina zaļo koridoru, un šīs aizdomas jau mēnešu laikā mēs zināsim, jā vai nē, un mēnešu laikā jau mēs zināsim, ja jā, tad kāda terapija. Tas viss ir ļoti ātri, vienkārši izdarāms. Jā, es arī ieteiktu uzticēties speciālistam. Ja liekas, ka ģimenes ārsts nesaprot, tad varbūt meklēt vēl kādu speciālistu padomu un varbūt mazāk uzticēties tiem blakus padomu devējiem, kas reizēm varbūt ir kādreiz arī tādi tie, kas novirza to pacientu tālāk darboties un meklēt, kur ir tā problēma. Es zinu, ka doktoriem ir triki un vārdi, varbūt, kā var cilvēkiem padarīt to procesu vienkāršāku, ātrāku domu un arī pēc tam varbūt ātrāku rīcību un rezultātu. Jā, mums onkologiem patīk ātrums. Mums ir super ātri zaļie koridori. Zaļā koridorā jūs dabūsiet vietu ātrāk nekā Stradiņu teritorijā atradīsiet vietu autostāvvietē. Mums ir ātri multidisciplinārie koncīliji, kur mēs pieņemam pareizes lēmumus. Un mēs zinām, ka ātrums un laiks pacientiem ir zelta vērtē. Un mūsu mērķis ir vērsts, lai palīdzētu pacientiem. Esam veseli, domājam par savu veselību un paldies jums par sarunu. Un Stradiņas slimnīca ir tā vieta, kur cilvēks var atrast ceļu uz veselīgu dzīvošanu.